kursors tev neraksta. Regulārs tehnoloģiju podcasts kopā ar Kursors LV. Esiet sveicināti, ko kursors tev neraksta regulārā tehnoloģiju podkāsta 68. epizodē, kas ir ierakstīta 28. decembra ceturtdienas pievakarē. Studijā esmu Kristaps, un šai sarunai attālināt mums ir pieslēgušies Ansis, Jurģis un Henrijs. Sveiki, puikas! Sveiki! Šajā... Čau! Un Henrijs? Čau! Jā. Čau! Jā, tātad šajā epizodē, tā kā tā ir šī gada noslēdzošā pēdējā epizode, mēs principā iziesim cauri kaut kādām tām tēmām, kas mums liekas būtiskākās tehnoloģiju pasaulē. Šajā gadā varbūt pieskarsimies arī nākamajam gadam, bet pirms mēs ķeramies pie tā, pāris lietas tādas, kas man likās vēl tādas diezgan aktuāls. Tad bija viens jautājums Spotifyā pie podkāsta kaut kuras no pēdējām epizodēm, kur tad palikuši visi stāsti, tvīti par elektroautotestu. Bija arī Twitterī šāds viens jautājums, uzliki Wallbox un viss beidzās iestrē piedzīvojumi. Palielam tā arī ir. Tātad visu decembrī ir mājās iespēja lādēties, un tas uzreiz noņem diezgan daudz šova elementus. Vienkārši pēc pāris dienām 5 vakarā pie lādētāja no rīta noņem, un tad atkal dienu divas braukā. Tagad šitādos plusiņos mazos tās būtu pat 3 dienas, kad atkal ir jāuzlādējas. Tā kā tur viss normāli, un aizvakar, ja nemaldos, es publicēju rakstu arī par apdrošināšanas tātad niansēm. Tātad, cik izmaksāja man Okta, cik izmaksāja Kasko. Salīdzinājums savā starpā, kur kompānija varēja piedāvāt, un salīdzinājums ar to hibrīdā Ioniku, kas man bija. Vai drīzāk, cik tev tas neizmaksāja, bet būtu izmaksājis? Oktu es nopirku pats. Kasko bija tikai sadarbībā ar RIF. Kaut mums visiem tā būtu. Oktu es pats nopirkšu. Uzņemoties stulbus finansiālas saistības, un tad arī būs varbūt kaut kas. Bet tā rezumējot, Okta maksā tāpat aptuveni, kā maksāja pirms tam ap 100 gadā, un Kasko principā var maksāt diezgan līdzīgi tā kā tam hibrīda auto. Un tur vairāk nosaka tiešām, cik dārga ir tā mašīna, vai arī, ja mēs izvēlamies kaut kādu Teslu nestandarta tādā ziņā, ka tev nav kur apkalpot oficiāli un labot, tas tad mēdz uzraut tās cenas augšā tieši Kasko pusē, bet citādāk nav tā, ka visi elektroauto maksā vaiprātīgi dārgāk apdrošināšanā. Tā kā izrādās nav. Un tagad decembris tūlītās beigsies. Decembris būs pirmais pilnais mēnesis ar šo te Wallbox lādētāju mājās. Paralēli vēl pa decembrī es esmu ierakstījis podkāsta sarunu ar Enefit pārstāvi, un te es piezīmēšu arī, ka tad Enefits atkal sadarbības ietvaros uzstādījām to lādētāju, un tā kā pretī mums būs saturs jāgatavo, un tad būs tā intervija ar viņu podkāsta kaut kurā no tuvākajām dažām epizodēm, būs arī raksts kursorā, un tad es varēšu veidot arī pats savu pieredzes rakstu, kurā es varēšu smuki atsaukties un ielinkot arī, teiksim, uz šiem te podkāstiem. Tā tas darbosies. Un ar visām izmaksām un visām tādām lietām. Tā kā tas ir par elektroauto. Tā kā viss notiek, viss brauc un gaidu ar nepacietību pavasarī vasaru, kad varēs izbraukt tālāk. Tālāk nākamā vēl tāda aktuālā lieta, kur es gribu aicināt katru no mūsu dārgiem klausītājiem, lūdzu dodies uz Kursors LV un aizpildi tādu Kursors LV lasītāju iecienītāko tehnoloģiju zīmolu aptauju. Šī jau mums ir kaut kādu 5. 6. gadu, ja nemaldos, aptauja, un tātad mēs gribam sadzirdēt no jums, kuri tehnoloģiju zīmoli dažādās kategorijās, sākot no telefoniem, planšetdatoriem, datoriem, datoru komponentēm, līdz pat veļas mašīnām un tosteriem. Un internetu veikaliem ir bijuši tie, kas ar labu palikuši atmiņā par šo aizējošo gadu. Un nevajag baidīties, ka, teiksim, ir kategorijas, kurās nav ko komentēt, nezinu, tur par procesoriem, datoriem. Vienkārši skip, izlaižam, aizpildam tās lietas, kur mums ir ko teikt. Un, protams, ļoti patīkami ir saņemt arī novēlējumus vai arī aizrādījumus. Pēdējā jautājumā brīvā formā var arī uzrakstīt interesantā kārtā. Vairums, es pat teiktu,
9% šogad ir ļoti jauki novēlējumi no sērijas. Tur malači esam turpināt, novēlu nenomirt nākamajā gadā, es domāju, kursoram kā tādam, jo ir bijuši gadi, kad ir bijuši tādi asāki aizrādījumi. Bet tagad, un daudzi cilvēki pozitīvi izsakās par podcastu, tā kā atkal, prieksamlaks, domāju, arī jums dzirdēt ir, ka cilvēki grib, un bija viens komentētājs, kurš teica, ka varētu vēl garākas epizodes, lai viņam visai nedēļai pietiek klausīties, braukājot uz darbu. To mēs nevaram solīt, bet... Pārvācies vienkārši dzīvot tuvāk pie darba vai kaut ko tam līdzīgu. Jā, lūk, tā kā podcasts, es domāju, mēs pavisam noteikti turpinām nākamgad, gan jau tādā pašā formātā, gan jau tādā pašā garumā noteikti būs. Jau tagad man ir 1, 2, 3 intervijas, daļa ierunāt, daļa ir ieplānot, tā kā jau janvārī būs intervijas arī. Tas ir tas, ko cilvēki klausītāji novērtē, jo tas ir interesanti. Tur uzzināt kaut kādu perspektīvu tehnoloģiskā ziņā par kaut kādām citām lietām. Droši var ieteikt arī, ko nointervēt kādu uzņēmumu vai cilvēku, kam ir ko teikt par tehnoloģijām. Lūk, un vēl tātad, ka viens no tiem komentāriem arī teica, ka ļoti patīk tie, retie, kas mums ir, ilgtermiņa apskati, ilgtermiņa testi, ilgtermiņa lietošanas apskati, un mēs autoru kolektīvā, protams, ļoti labi saprotam, kāpēc tas piesaista, tāpēc, ka tas tad ļauj iedot tādu krietni pilnāku bildi, kāda ir šāda vai tāda ierīce, teiksim, tādā ilgtermiņa lietošanā, bet lūdzu saprotiet arī mūsu. Tātad mūsu ikdiena sastāv no, diemžēl vai par laimi, ļoti straujas ierīču maiņas. Atbrauc jauns kompis kaut kāds, jānotestē, mēs varam veltīt, nedēļu, 2, maksimums 3. Pēc tam nākamais tur kaut kas, un mēs jau tā cenšamies arī pietiekami maksimāli lietot šos te katrus produktus, bet mums ir jābūt tai plūsmai ierīcēm. Šad un tad gadās, protams, kaut kādas ierīces, kas iekrīt sirsniņā tā dziļāk, un tad mēs lietojam pamatā. Un tad arī ir šie te ilgtermiņa testi. Tas, ko es tagad izdarīju, ņemot vērā klausītāja, lasītāja ieteikumu, sagrupēju vienu vietu, un es pamēģināšu kaut kur tajā navigācijas izvēlnē, visdrīzāk zem apskatu sadaļas kaut kā iznest, lai cilvēki var tikt klāt tieši šai sadaļai palasīties, un lai kaut kādā mērā tas motivētu arī mūs varbūt padomāt par kaut kādām lietām, ko ilgtermiņā. Un tur jau nav svarīgi, vai tas ir kaut kāds super dārgie kompji vai telefoni, bet man jau liekas, ka pat ja tev ir kaut kāds 50, 30 eiro vērtas kaut kādas bezvadu austiņas, kas reāli forši darbojas un ilgi kalpo, un arī par to var noteikti sagatavot ilgtermiņa rakstu. To es saku jums, kungi. Tā kā ilgtermiņa testi ir tas, ko cilvēki grib lasīt un dzirdēt. Tālāk, Discord serverī kursora arī šajās dienās, kad es to aptauju nopublicēju, bija tāds komentārs, kāpēc datoru kategorijā nav pieminēts framework zīmols. Un šeit man ir jāsaka, Kristapam, kurš nav sekojis līdzi. Jā, nevar visam izsekot, bet šitais bija diezgan... Jā. Es neskatos ir populārs, ir īpaši kopš Linus tur ir pieķēries klāt. Teiksim, gadu ir ļoti stipri populārs. Tagad pēdējās šajās dienās es noskatījos gan Linusa video no CES, no viņa paša filmētās, kur viņš kaut kādā rūpnīcā tur vazājas un skatās. Tagad es vairāk saprotu šo te visu haipu. Pirms tam es biju pausu galam dzirdējis, bet es nebiju iedziļinājies vispār, kas tas ir. Un tad bija tālāk vēl tur tāds zobgalīgāks, tā kā vismaz Discordā ir zobgalīgie tādi komentāri, ka ķipa fuj, kursors, tur, tehnoloģiju žurnālisti, kad mēs neesam, esam blogeri, kas nesako tādām svarīgām lietām. Un tad tā vārds pa vārdam, un es sāku pētīt vairāk, kas tas ir. Tātad amerikāņu kompānija vai kanādiešu kompānija. Amerikāņu, man liekas. Kaut kur tā gala kompānija, kas nav pierēzojusi pārāk daudz naudas. Mums bija 9 miljoni plus kaut kāda sīkumi no Linus ar $200,000 vēl tur kaut kas. Un tad viņu tā būtība ir veidot portatīvos datorus, kas ir kaut kādā mērā modulāri un, kas ir svarīgi, ļoti upgradeojami, ļoti remontējami.
tāda super atvērta kompānija, kas var pat piedāvāt šīs schēmas, kā tur veidot, korpusi, kā tur veidot kaut kādas detaļas. Un, jā, tad viņu tā doma ir tāda, ka, beidzot ir kompis, kuru var pats salabot un pats arī upgradeot. Principā tādi kompi, kas bija ikdiena pirms, 10 gadiem. Jā, tad taču bija visi biezie kompi, atskrūvēt, varēja tur operatīvu atmiņu nomainīt, varēja tur atmiņu nomainīt, un tad sāka nākt īpaši izteikti šo te patērētāju, jeb consumer segmentā datori, kas ir aizlīmēti, kas ir aizlodēti, kur ir atmiņa pielodēta pie sistēma plates. Attiecīgi, tu neko tur nevari izdarīt. Un runa, protams, nav tikai par Apple, kas ir izteikts piemērs šādiem te kompijiem, bet principā jebkam. Tu aizgāji veikalā gan lētajās, gan dārgajās cenu kategorijās, ja tu gribi datoru portatīvo mājām, visdrīzāk neko tur viņi nevarēs iesākt. Un tad tu viņu palietos dažus gadus, 3, 4, un principā viss met ārā un pērst nākamo pa 600 un uz augšu eiro datoru. Lūk, un tad tas frameworks tā kā mēģina to risināt. Protams, ka tas ir tāds specifisks produkts. It kā viņi ir mēģinājuši izmēru ziņā vismaz to mazo 13 colu laptopu taisīt tā kā MacBook Pro, lai metāla korpus, lai nav pārāk resns, lai nav pārāk tur neglīts. Bet skaidrs, ka tā kā nav viņi tik tālu tikuši. Bet ideja kā tāda, man liekas, ļoti laba. Un kas tad vēl cits, ja ne mēs, tehnoloģiju apskatnieki, rādītu labo piemēru un vismaz informētu. Pat ja man personīgi, Kristapam Skutelim joprojām liekas, ka visdrīzāk tā kompānija baigi neizdzīvos ilgi, specifiski un masas tomēr ir pieradinātas pirkt to, kas ir veikalā. Viņš aizgāja, tur tie Asus, arī kaut kādi ir, vai jebkāda citi kompija nopirka, izmeta pēc dažiem gadiem, nopirka nākamo. Bet man liekas, ka mums ir jābūt tiem, kas tomēr parāda, ka ir arī citi varianti. Un tad, lūk, saliekot visu šo te kopā, ilgtermiņa testi, lasītāji mums brauc augumā, ka mēs vai es nesakojam kaut kādām lietām, saliekot visu šo kopā, man liekas tāds, fuck you, ejam, taisam normālu ilgtermiņa testu, nepietiek ar elektroauto mocīšanos, tad tagad es sagaidīšu rēķinu apmaksu no mūsu klientiem par šo gadu un pasūtīšu 13 colu framework laptopu, kuram ir tādi 4 šie modulārie porti, ko var nomainīt. Un es gribu izvēlēties nevis ar Inteli, bet ar AMD tieši procesoru, jo kā mēs visi, kas testē kompjus zinām, laptopos un vispār arī desktopos AMD ir štelle, pēdējos 5 gadus stabili. Ir sen tie laiki pagājuši, kad viss bija slikti ar tiem AMD procesoriem, tagad tur viss mazāk viņi karst, viss ar jaudu normāli pietiek un normāli aparāti. Tā kā tieši to es izvēlēšos. Vēl neesmu izlēmis gluži, kuru to mazāk jaudīgo vai jaudīgo, to Ryzen 5 vai Ryzen 7, es nezinu, varbūt arī pat Ryzen 5, jo tur cena starpība ir diezgan liela, gan tā kā tādu, un tad vienkārši rezultātā būs, kā es viņu pirku. Uz Latviju viņi nešipot, tas nozīmē, ka tuvākā valsts ir kaut kāda Vācija, būs jāpatestē kaut kuru no šitiem pārsūtīšanas firmām. Tur Henrijs ieteica kaut kādu vienu arī, paldies, un Twitterī arī bija diezgan daudz ieteikumu, tā kā, kā vispār to kompi dabūt pie mums. Tāpat arī kā viņu tur salikt kopā. Tev ir jātaisa kompetencēs balstītu apskatu, ka tu ar savu elektroauto aizbrauc uz Vāciju pakaļ, un tad taisni tā kā apvienojumu. Jā, bet ne ziemā, varbūt vasarā. Visu vasaru man varētu aiziet šādam ceļojumam. Lūk, un vēl, lai padarītu vēl sarežģītāku un psihāku šo eksperimentu, es gribu pamēģināt nevis Windowsu banāli uzlikt uz tā kompja, kas tur ir atbalstīts un darbojas viss kā vajag, bet kaut ko no Linuxiem, jo atkal Ansis kā vecs sarēns apusums atcerās manus stāstus, ka tik lietošu Linuxu. Tas bija pirms cik gadiem? 5, 6, vairāk? Sen, bet tas solījums bija. Un tā arī gaisā viņš karājās un nekas tur arī nebija. Tu vispār beigās vispār neuzliki, jo man uz kura kompi tas bija? Uz kura kompi es neatceros vairāk, ka tas bija? Neatceros. Publiski, man liekas, tālāk par solījumiem Twitterī netika. Jā, lūk. Un tika uzinstalēts uz diska virsū. Nebija. Lūk, un tagad, tad viņi tur piedāvā, tāds kā super atbalstīti ir Ubuntu, šitais te Linux, Fedora Linux, un tad bija tādi community atbalstītie, kur, ja nedarbojas, tad ej fórumā un mēģini saprast, kas notiek.
Un es domāju, ka es tieši Fedoru gribu pamēģināt, tāpēc, ka man nekad nav bijusi nekāda pieredze ar Debian bāzētajām sistēmām. Vismaz man ir kursors griežas galu galā uz Ubuntu servera un vismaz bez GUI. Vismaz ir saprotams, kas ir kas. Henrijam Linux tēmas neīsti patika, viņš tur nobira un... Jā, ņemot vērā, ka Makos ir arī uz kaut kāda Unix bāzes. Jā, Unix ir. Es atvainojos, man bija tehniska ķibeli. Ar tavu jauno MacBook Air? Viņš aizmigs droši vien klaviatūras. Jā. Nē, man īstenībā pazuda internets. Nē. Wow. Es jūs jau brīdināju citos kanālos, bet jūs vēl nespējat redzēt. Jūs kaut kādu viedokli gribētu no manis? Linux rulē vai Linux nerulē? Es teiktu, ka nerulēs. Es tikai redzēju, ka mums ir parādījies jauns konkurents, ļoti aktīvs komentētājs, kurš varbūt grib iestartēt kaut kādu rakstu uzrakstīt, jo tur bija ļoti pamatoti viedokļi. Tieši, ka jūs te sākāt par tiem frameworkiem, viņam bija viedoklis pa visām tēmām. Serverītajā tas Xlen vai kāds? Bija diezgan ļoti, es teiktu, gribētu dot iespēju, jo bija ļoti arī pamatoti viedokļi. Tu kā jau tu zini ar tiem komentētājiem, viņi komentēt ir gatavi, bet rakstus viņi nav gatavi. Rakstīt nav, un droši vien, kad viņi vienkārši labi savās jomās. Bet par Linux man nav baigais viedoklis. Es vienkārši ieteikšu izlasīt Steve Jobs biogrāfiju un saprast, kāpēc ir jāpērk datoru, kurš nevajag nekad mainīt dzīvē. Nevajag iejaukties uzbūvē, vienkārši vajag nopirkt jaunu produktu. Var arī tāds viedoklis būt, protams. Ar 8 gigabaitu šito te Unified Memory ieteicams. Jā. Kā viss strādā? Kur problēma? Lūk. Kā problēma? Tu tikko atslēdzies. Tā bija interneta problēma, nevis Unified Memory problēma. Jā. Man liekas, ka mūsdienās ar šitādiem populāriem Linuxiem, palielam viss tur būs normāli. Un atkal es nelietoju nekādu specifisku softu. Ko man vajag? Man vajag tīmekļa pārlūku, Firefox darbojas visur. Klausīties mūziku, kaut kāds fūbārs, gan jau, ka visur ir pieejams. Un Spotify un DaVinci Resolve. Es YouTube redzēju vairāk video, kurā mēģina salabot uz Fedoras pēc pēdējā update to Resolve, nekā viņš darbojas, bet tiksim visam tam cauri. Sliktākā gadījumā, ja izrādīsies, ka tas nedarbojas un nav ko čakarēties atpakaļ uz Windows 11, man ar to nav problēmu no vienām no manām ierīcēm. Un noslēdzot šo tēmu, nopērciet lūdzu no manis esošos kompjus, tātad Surface Pro 8, tātad šis te, portatīvais tablets palielam planšete, kuram klāt man bija piepriekta arī šī tastatūra, principā maziņš portatīvais datoriņš ar mazo foršo niansi, ka 16 GB operatīva atmiņa, tas, ko mēs vienmēr sludinām, superīgs kompis, tā kā tiešām darbojas un ir ļoti Nes uz Lombardu, portables. Tu tur pērst aiznes kaut ko vietā. Ja neviens neprieks, tad nāksies mēģināt testēt Lombardus arī. Tā kā, jā, superīgs kompis. Un otrs ir tas desktops, kas man ir tātad uz AMD Ryzen 7 7770X laikam bija, DDR5, iepriekšās paudzes GeForce 3070, normāls dampis, var pat paspēlēt spēles. Un es principā gribētu no tā kompija tikt vaļā, lai man nebūtu vairāk nekā 700 stundas Euro Truck simulatorā pazaudētas. Tā būsim tieši. Lūk, tas viss ir kursorā lasām. Nākamgad būs eksperiments, gan jau, ka uzvedināsiet uz vēl kaut kādām dullām idejām. Tā kā tas bija šie public announcementi, kas man bija sakrājušies šajā epizodē. Tagad varam pieķerties klāt, tad tomēr atskatām uz pagājušo gadu. Tie, kas nebija, es skatos uz Jurģiju un Henriju, pagājušajā reizē mēs izgājām cauri MKBHD, tātad šim telefonu topam viņa 10 kategorijās, vai cik tur bija, tā kā to mēs izdiskutējām, bet man liekas, ka mēs baigi daudz nerunājām par Jurģa šo te, kā tur bija subjektīvākais vietā viņa tops, vai kā tu viņus sauc tur precīzi? Tas precīzais nosaukums ir 2023. gada viedtelefonu tendences un subjektīvākais tops pasaulē. Kuro gadu tu veici šo apkopojumu jau? Stabilu trešo jau, vairāk varbūt? Trešo vai ceturto, laikam, jā. Lūk, un šis apkopojums man patīk ar to, ka tur ne tikai vienkārši ir salikti kopā izrāvumi no esošajiem apskatiem, bet Jurģis tiešām ir iedziļinājies un aprakstījis tātad, kas vispār ir noticis un kas ir aktuāls, noslēdzot šo konkrēto gadu tur vietā ar jomā. Kas ar displejiem, kas ar formfaktoriem. Un es domāju, ka tu īsumā varbūt arī vari iziet cauri, teiksim, kā tu vērtē
rakstot šo apskatus visa gada garumā, veicot šo apkopojošo rakstu. Kāda tad ir šī situācija ar vietāluņiem? Vai ir bijis interesants gads? Kas ir bijis interesants? Kas ir bijis tāds? Zini kā, pirms mesties iekšā, man īstenībā gribās šoreiz, kā jau svētku un Ziemassvētku un jaunā gada epizodē, gribās milzīgi paldies lasītājiem pateikt, jo mēs zinām arī kursoru komentētājus. Mēs zinām, ka mēdz iegadīties pa klasiskajiem Delfu komentētājiem, kam viss pasaulē ir slikti noticis un nekas nepatīk. Bet pie šī raksta bija pārsteidzoši daudz komplimenti visai mūsu kursoru apskatnieku saimei. Cilvēki gatavi sūtīt mums gotiņas cepumus un ko tik vēl ne. Tā ka milzīgs paldies mūsu lasītājiem un liels prieks censties, ja jūs ko tādu novērtējat. Tas vienmēr ir forši. Ja runājam par šo gadu... Man patīk man dāvanām. Kas tur bija? Ko mums sūtīs? Alkoholu un sūta cepums un gotiņas. Cepums un gotiņas, paldies, mēs nevēlamies. Jo tas ir kaitīgi veselībai zobiem. Tas nav saistīts ar Jurģa. Gotiņas gan cepumi. Ar Jurģa profesionālo darbību. Jā, kaut kādi saļie cepumi, bet nē, man liekas, ka biksītes un alkoholu, cietu alkoholu, nevis tur kaut kādu saliņus. Un iepriekšējā epizodē Ansis ļoti labi aprakstīja, kādas biksītes viņam noderētu. Tā klausāmies 67. epizodi un uzzināsiet, kādas tieši biksītes ir jāsūta Ansim. Bez caurumiem. Tas būtu sākums. Okay, bet atgriežoties pie tām tendencēm, protams, ka pirmā tendence, par ko ir vērts runāt, ir veiktspēja un čipkopas, jo tās būtībā ir tās sirdis, kas būtībā darbina šos visus ierīces un protams, cik nu jaudīgs būs tas procesors, tik tur brangi varēs izpausties visās AI trikos un kameru spējās un visā pārējā. Jo faktiski mēs esam nonākuši pie tā, ka dzelža līmenī neko tālāk mēs nevaram sasniegt. Jā, nākamgad mēs runāsim par superspilgtiem ekrāniem, par visu kaut ko tādu, bet faktiskā tā pozīcija, kas var attīstīties, ir programmatūra, un tur gan būs runa tikai un vienīgi par AI. Un par tām čipkopām šis ir bijis gana labs gads Qualcommam, jo Qualcomm 8 Gen 2 patiešām bija izdevies procesors. Patiešām viņiem izdevās savākt visus galus kopā tā, lai tās sirdis pukstētu ātri, bet nemīlētu pārāk karsti, lai tur viss uzvārītos un tam līdzīgi. Un tiešām beidzot ražotāji bija pieķēršies dzēsēšanās problēmām, un tā karšana nebija tāda, kā tā bija Android vietāluņiem novērojama kā citus gadus. Protams, labais piemērs ir Samsung Galaxy S23 sērija, kur beidzot arī mēs nejutāmies kā trešās valsts pilsoņi, kuriem tiek iešķiepts Samsung pašražotais Exynos, kurš vienmēr ir bijis diezgan daudz līmeņus zem Qualcomm snieguma. Un tāpēc man vienmēr ir īstenībā pat skaudz skatoties tur pārokeāna apskatnieku video, kur viņi tur jūsmo par nenormāli labu tur baterijas darbību, nenormāli labu kameru darbību, vēl tur kaut ko tādu, un mums atbrauc Samsung ar Exynos, kur tie rādītāji ir stipri švakāki. Bet, protams, baumas norāda uz to, ka S24 sērijā Qualcomms būs pieejams, ja nemaldos, tikai un vienīgi S24 Ultrai, un pārējie atkal sēdēsim uz Exynos adatiņām mazajām. Protams, arī šogad tika prezentēta UFS 4.0 atmiņa, kas ir super ātra, super laba, bet vēl viens fakts, kas ir jānorāda arī tas, ka, protams, mēs neiztikām bez vājprātīgas inflācijas. To starp citu jau Ansis pieminēja arī iepriekšējā epizodē par to, ka faktiski šobrīd kaut kādu tādu izmaiņu no iepriekšējām paaudzēm ir ļoti, ļoti minimāli jūtama. Un
tos dzelžus, ko mēs pirkām, nezinu, pagājušajā gadā, aizpagājušajā gadā par vienu cenu, šobrīd mēs jau viņus pērkam par dārgāku cenu. Un atsevišķi ražotāji to bija arī sapratuši. Tādēļ, pieņemsim, Nothing, Motorola un Poco nolēma, teiksim, palikt pie pagājušā gada Snapdragon 8 Plus Gen 1 procesoru, liekot iekšā savās ierīcēs. Vēl man gribas paslavēt Mediatek, jo Mediatek ir pagājuši pirmkārt tie laiki, kad tam procesoram un tam ražotājiem nevar uzticēties. Dimensity strādā labi, un kas interesanti, ka viņi teiksim, tādos stresa testos ir pat noturīgāk nekā Qualcomms. Neskatoties to, ka Qualcomms tur spēja grafiskajās spējās tur uzlidot drusku augstāk par Dimensity, bet principā viņi strādā pārsteidzoši labi. Pie netik labākām lietām jāpiemina, tur gan Henrijs vairāk varēs pastāstīt, mums bija Apple karšanas sāga, bet tas gan bija pašā sākumā, pēc tam ar vairākiem atjauninājumiem viņiem izdevās to novērst, bet tur, protams, arī es biju pārsteigts redzēt, ka Apple, kurš vienmēr savu softu un dzelžus noslīpēja līdz perfekcijai, ka viņiem šoreiz turpat nebija salāgotība ar lietotnēm tik laba, ka atsevišķas lietotnes vienkārši uzkarsēja un izēda akumulātors un vēl tur visu ko pārējo. Un vēl pie tādiem nepārāk labajiem piemēriem ir jāpiemina arī Google Tensor G3, ko arī veido Samsung. Viņi jau arī iepriekš nav izcēlušies ar benchmarku augstākajām pozīcijām, bet viņi ir veidoti tā, lai pikseļi tur maksimāli plūdeni tur strādātu, bet tur tie apskatnieki, kas pie Pixeļa 8. sērijas ir tikuši, tie ir teikuši, ka tur īsti lāgi kaut kas nav, un tur tās mākslīgā intelekta spējas nemaz nav tik brašas, kādas tās būtu Qualcommam un pieminētajam Apple'am. Un vēl viena lieta pie procesoriem, kas ir jāpiemina, protams, mums bija arī tāds, pasaules mērogā, varbūt ne pie mums pārāk aktuāls, bet bija tāds neliels skandāls ar Huawei, ka viņiem ir izdevies Ķīnā uzbūvēt 7 nanometru procesoru, un šobrīd tiek jau runāts, ka pat viņi jau uztaisīs 5 nanometru procesoru. Neviens te, protams, nesaprot, kā tas viņiem ir izdevies, jo tā ir ļoti, tā teikt, noslapenota un monopolizēta litogrāfijas tehnoloģija, par ko ir runa. Ļoti iespējams, ka viņi vienkārši ar kaut kādu izcilu ķīniešiem raksturīgu copy-paste pieeju to visu darījuši, un paskatīsimies, kas tur viss tur tā notiks. Pie programmatūras, protams, nākamgad mēs atkal kā vienmēr, līdzīgi kā jau šogad runāsim par un ap mākslīgo intelektu daudz un dikti, taču tas, kas man jāpiemina pie programmatūras šogad, parādījās daudz ilglaicīgāk programmatūras, tā teikt, atjauninājumi ražotājiem. Tas pats Xiaomi ielec arī 4 lielo atjauninājumu vagonā un tam līdzīgi. Un Google arī paziņoja, ka Pixeļi tiks atbalstīti 7 gadus. Par dizainu kopumā diezgan garlaicīgs gads. Protams, mēs varam runāt par atlokāmajiem Samsungiem Foldu Flipu, ka beidzot viņi ir aizlokāmi pavisam bez šķirbas un tam līdzīgi. Yes, superīgi, bet tajā pašā laikā man jāteic, ka tas ir super garlaicīgi, ja mēs paskatāmies pasaules fonu, kur tiešām šādi plāni un pilnībā aizlokāmi vietālruņi jau eksistē gan no Honora, gan no OnePlusa, gan no daudz kā cita. Un vēl ir jāpiemina arī kameru departaments, kur, protams, mēs runājam gan par programmatūru. Īpaši man gribas uzteikt šoreiz OnePlus un Xiaomi, jo beidzot sāk atmaksāties viņu sadarbība ar Leica un ar Hasselblad, jo patiešām testējot viņu telefons, beidzot tu redzi, ka tā krāsu interpretācija ir ļoti, ļoti patīkama un graudānību gandrīz nejūt. Un atsevišķos parametros viņi pat spēja pārtrumpot to pašu Samsungu. Taču dzelžu līmenī tādu būtībā ļoti foršu labu izrāvienu panāca Sony, prezentējot savus jaunos stacked sensorus, kur viņi tur ir citādāk izkārtojuši diodes un tranzistors, un tas ļauj mazākiem sensoriem uzvesties kā lielākiem, ievākt daudz vairāk gaismu. Un šādus mēs jau
jau ir pāris ražotāji, kuri jau šos jaunos Sony litija sensors jau ir izmantojuši. Runa ir gan par OnePlus, gan par Xiaomi. Un nākamgad pieļauju, ka mēs redzēsim nevienu. Un tad mēs nonākam arī pie tā subjektīvākā topa pasaulē. Un te man gribas paskaidrot vienu lietu, kāpēc es to saucu par subjektīvāko topu pasaulē. Tāpēc, ka, skatoties arī vairāku apskatnieku video, arī to pašu Markus Brownliju un citus, var redzēt to, ka viņiem ir tā priekšrocība, ka es tagad balvu sadalīšu tā, kā man gribās. Atšķirība šim topam ir tāda, ka mēs tās balvas sadalīsim tā, kā apskatnieki ir ielikuši punktus. Līdz ar to līdz gada beigām paliek arī forša intriga par to, kurš tad galā būs tas kurš to zelta kronīti tā teikt valkās. Budžeta klasē mums 2. gadu pēc kārtas Realme ir uzvarētājs, bet jāteic, ka budžeta klasē mums nebija. Mums bija tikai 3 vietāluņu apskati, un tas nav tāpēc, ka mēs tur būtu baigi noslinkojuši vai kaut ko tādu. Nē, gluži otrādi, tas ir tāpēc, ka tendences rāda jau manis pieminētā inflācija, un viss pārējais nozīmē, ka būtībā budžeta klase jau mums jau iet gandrīz līdz 300, kas ir vājprāts. Mēs pagaidām esam paturējuši līdz 250. Vidējā klasē toties tur bija ļoti forša intriga, jo pārsteidzošā kārtā uzvarēja Kristapa mīļākais zīmols Google Pixel. Mums bija Google Pixel 7 pirmajā vietā, un kas tika dalīta kopā ar Poco F5 Pro. Poco F5 Pro man bija patīkams pārsteigums tādā ziņā, ka tie, kas atcerās senos laikos Pocophone F1, tad būtībā viņš iznāca ar tādu mērķi, ka noslapkavot kārtīgi tur tos flagmaņus. Un tad šis, manuprāt, bija tāds absolūti atkal vēl viens piegājiens, kā Poco to spēja izdarīt. Būtībā vidējās klases cenā piedāvājot flagmaņu veiktspēju, un pat bezvadu uzlādi, tur augstākās izšķirtspējas ekrāna, kāds ir vidējā klasē redzēts. Protams, tur ir kompromisi, tur tās kameras ir tādas stipri viduvējas un tam līdzīgi. Un tad mēs nonākam pie flagmaņiem, te apskatīsim visu piedestālu. Tātad 3. vieta, Sony Xperia 5 Mark 5, kas tiek dalīta kopā ar Nothing Phone 2. Teikšu godīgi, man abi ļoti mīļi telefoni, ļoti patīk. Es vēl aizvien pats lietoju Nothing Phone 1, un man ir liels prieks apskatīties, ka diezgan labi arī flagmaņu klasē šim te ražotājam jaunajam ir veicies. Un Sony savukārt, Sony ir nišas produkts un tam līdzīgi, bet, manuprāt, ļoti foršs patīkams vietāluņus ražo. 2. vieta, sudrabs, pienāks Sony Xperia 1 Mark 5 un Apple iPhone 15 Pro. Kas? Jēj! Jā. Ziemassvētku brīnums ir noticis, un mēs beidzot sagaidījām arī iPhone apskatu, un paldies, Henrij, tev par to. Ļoti foršs apskats, manuprāt, sanācis. Un manuprāt, šoreiz patiešām pelnīta pirmā vieta ir Samsung Galaxy S23 Ultra un Samsung Galaxy S23. Paskaidrošu mazliet, un to patiešām sniedz tas, ka mēs tiešām abiem šiem te modeļiem beidzot esam tikuši pie Qualcomm, un visām tām ekstrām, ko Qualcomms līdz šim ir varējis stipri labāk nodrošināt nekā Exynos, kas līdz šim ir bijis mūsu platuma grādos pieejams. Un vēl pēdējā lieta, ko man gribas pie šī te gada topa, pateikt, man ir milzīgs prieks, ka pirmo vietu dala S23 Ultra ar S23, jo S23 apskatu veidoja mūsu skaistākā apskatniece Keitija. Sveiciens Keitijai. Un ņemot vērā, ka Keitija pati ir iPhone lietotāja, manuprāt, šis ir tāds ļoti smalks, elegants, skaists pliķis ar mazu cimdiņu, tā teikt, pa ābolu no iPhone lietotājas puses.
Tātad, rezumējot šo garo monologu no Jurģa puses, es nolasīju vēstījumu tādu, ka, principā nekādu baigo wow inovāciju, sataustāmu, saredzamu šogad nebija. Ir incrementāli atjauninājumi, jaudīgāki čipseti, pieejamāki, tur kaut kas, es domāju, tāda jauda pret naudu varbūt, kameras ir drusciņi labākas, tad ir kaut kāda atsevišķa kategorija ar šiem te salokāmajiem, kuros notiek attīstība vienam mazāk, vieniem vairāk, bet nav bijis nekas tāds wow. Un tā arī pēdējos vairākos gados, man liekas, kas tāds wow. Laikam... Jā, bet zini kā, man jau liekas, ka viss tas, kas notiek pasaulē, to ir arī ietekmējis. Mēs saskaramies ar milzīgu inflāciju, mēs saskaramies, ražotāji saskarās ar piegāžu ķēžu problēmām un visu pārējo. Un līdz ar to, teiksim, ja kāds pēkšņi nenormāli investēs kaut kādā pilnīgi jaunā, dīvainā produktā, tas vienkārši neaizies. Jā. Līdz ar to visi iemīt staciņas. Un atkal tātad arī tas, kas komentāros ir bijis redzams, ka pa lielam Latvijā tie pārstāvētie zīmoli ir nepārāk daudzskaitlīgi. Mums ir Samsung ierīces, mums ir Apple ierīces, mums ir pārstāvēti atsevišķi ķīnieši, tātad Poco, tur Xiaomi. Poco, Xiaomi, Redmi, kas faktiski ir viens ražotājs. Un tad man prieks, ka mēs esam spējuši atšķēdīt, teiksim, arī kursorā tātad Nothingu parādot gan pirmo, gan otro, gan arī Pixeli to pašu, kas šeit it kā ir, bet it kā nav. Man liekas, ka bija forši, ka man bija tas ilgtermiņa failīgais kaut kādā mērā tests, bet kā redzam, tad 7. Pixelis pats par sevi bija diezgan labs savā attiecīgajā tajā vidējā kategorijā. Tagad es joprojām neesmu izlēmis, vai pirkt 8. Uz testu. Laikam jau vajadzētu mēģināt. Ancis nemēģina testēs? Tev tie rūteri vairāk patīk, ja? Mēs ar Henriju jau te offline drusku apspriedāmies online. Un vismaz es nonācu pie secinājuma, ka tas rūteris ir mēdz būt niķīgi, bet ar vietāluņiem Jurģis tomēr ir mūsu tas dievs, kas tiek galā ar šitām te lietām. Jo citkārt pietrūkst tur pacietības, citkārt pietrūkst, sauksim to droši vien par pieredzi, jo tu neesi redzējis iepriekšējo modeli, tad baigi grūti ir kaut ko pateikt. Jā, un tad bet zini kā, svaigs skatījums vienmēr pamana to, ko citi var nepamanīt. Lūk, jā, un tad gaidām, pašā gada sākumā, janvāra vidū būs Samsung Galaxy S24 jaunās ierīces. Redzēsim, kas no tām būs sanācis. Tad jau rudenī būs iPhone, Henrijam par prieku un man. Un starpā būs piestūķēts stāvgrūdām ar visāda veida ķīniešiem. Salokāmiem un mazāk salokāmiem. Ok, labi, tā kā telefoniem viss ir daudz maz skaidrs. Kas vēl tāds interesants mums bija no tendencēm? Gan jau, ka par mākslīgo intelektu ir jārunā, ne? Gribam vai mēs to negribam, bet šis izteikti, manuprāt, bija gads, kad bija vispār šī tēma tika kulstīta visiem, kam vajag, kam nevajag, kur nevajag. Un pie tam no tāda viena skatu punkta, no chatbotu skatu punkta. Respektīvi, šis bija tas gads, kad masām tika piedāvāta piekļuve šiem te generative AI, gan vizuāļus taisīt, gan tieši tekstus štancēt. Un tur lielākais vārds ir OpenAI. Un man izskatās, ka OpenAI, it īpaši ņemot vērā, ka parādās baumas, ka viņi arī kaut kādu ierīci sāk veidot, ka tas varētu būt interesanti. Varbūt ne gluži nākamgad, bet varbūt aiznākamgad. Nevelti Jonathans Ives vāc cilvēkus no Apple ķeksē laukā, kas varētu tad taisīt šo te mākslīgā intelekta paaudzes nākamo iPhone, pēdiņās. Tā kā tas varētu būt nākotnē interesanti. Bet par šiem pašiem AI rīkiem, daudz ir bijis tāda cepienu par pašiem produktiem, cik viņi ir draņķīgi, it īpaši gada pirmajā pusē, jo viņi arī bija draņķīgi. Tagad it kā ir labāk, tad tur bija baigais skrējiens, ka Google pēkšņi man vajag izlaist Bārdu, tad kādam Samsungam, Microsoftam vajadzēja izlaist Bingu, tagad visi lielie ir izlaiduši, vienīgais Apple vēl buksē. Gan jau, ka nākamgad viņi kā kaut ko baigi inovatīvu parādīs. Visdrīzāk VVDC laikā, pareizs rudenī, kādā rudenī, jūnijā, kas man ir vecums laikam, tā kā visi ir kaut ko parādījuši par to pielietojumu, tur domas dalās. Es domāju, ka visi ir vairāk dzirdējuši un varbūt paskatījušies kaut kādus rakstus, bet tā reāli lieto, man liekas, ka nepārāk liela daļa pasaulē. Kaut kādi varbūt power useri.
Un tas ir, starp citu, tas, ko gudrāki cilvēki par mums, un es domāju, tur Billy Gates un Google vadība arī brīdina, ka kaut kādā momentā tie cilvēki, kas māk aktīvi un gudri izmantot šos te rīkus, aizskries lieliem soļiem priekšā tiem, kas skeptiski, kas negrib, jo šie te rīki tiešām var palīdzēt tā saucamajām knowledge workers paveikt kaut ko ātrāk, paveikt kaut kādā mērā labāk, optimālāk resursus izmantojot. Un atkal mans ieteikums ir neobligāti varbūt skriet un visu bakstīt un lietot, bet vismaz sekot līdzi šitām lietām. Kaut kādā brīdī var pienākt moments, kad ir par vēlu. Ko jūs domājat par visu šo tēmu? Es šorīt starp to mirkli, kad tu iedzer pirmo kafiju un dodies pirmo reizi uz labierīci, nav svarīgi, ieraudzīju, bet es neizpētīju. Man vienmēr sakot, nesanāca izpētīt dziļāk, jo man bija bail nodot savus datus tālāk. Bija kaut kāds tā kā mākslīgā intelekta kalkulators, kas mākslīgā intelekta iekšienē aprēķina, ka tu savadi kaut ko par savu darbu, cik bīstams mākslīgais intelekts ir tieši tev šajā te darba strādāšanas naudas jomā. Bet es tur dziļāk neielīdu, jo man bija citas intereses. Man liekas, ka tas ir kaut kāds kārtējais bullshit bingo, kas tieši tā, kā tu minēji. Lai tev aicināja fiziskās vajadzības, fizioloģiskās. Tās tomēr ir Maslow piramīdā, pamats, un AI ir jau varbūt 6. visaugstākais. Henrij, ko tu par AI? Es teikšu tā, es biju skeptiskāks, bet nesen mums darbā bija arī varbūt tāda neliela prezentācija, ieteikumi, un vispār man tie ieteikumi patika, un es laikam piekrītu tev, ka būs tiešām jāsako vairāk līdzi. Protams, man ar kolēģi labi norādīja, ka pagaidām tie ir tikai tie teksta atpazinē lielo valodu, vai kā viņš ir latviski saucās pareizi, ka viņš jau pa lielam vienkārši apstrādā tekstu. Viņš jau pats vēl nedomā, tā kā tas, ko mēs lietojam par mākslīgo intelektu, pa lielam tā vienkārši liela teksta apjoma, kaut kāda, tā strukturizācija arī pēc kaut kādiem algoritmiem. Tā kā tas ir tas, tur jau attīstība vēl ir tālu, lai rastos terminators un beigtos mūsu dzīve ar pāris sprādzieniem. Apokalipsēm, tā kā es tev piekrītu, es domāju, ka noteikti tomēr ir jāsako līdzi, bet jāpiešaujas. Es te vakar mēģināju, bet beigās es tāpat vienkārši pats tiku kaut kādas Excel formulas, kaut ko gribēju, bet beigās pats vienkārši tā tiku galā. Tā kā noteikti jāiemācās arī pareizi uzdot tos vaicājumus un izmantot. Un es gan teikšu, pagaidām tas ir tāds hypes, tiešām jāizvērtē, cik tu daudz tā informācijai uzticies. Un man šķiet, kas būs, nākamajā gadā tiešām noderīgi, kad Microsoft palaidīs visiem tiem saviem produktiem, viņš būs iekšā tur Excelī, Wordā, tam es redzu kaut kādu pievienoto vērtību. Jā, tu uzprast, tur aprēķini man kaut kāds koeficients no datiem. Tas jau būs tāds labs piemērs, bet tas jau pa lielam arī nav varbūt kaut kādā veidā mākslīgais intelekts, tas vienkārši arī ņemts no daudziem datiem, daudziem piemēriem. Tā kā bija tā piespraudīta, nezinu, tur Excelī 2000 gadu. Klipīs vai kā viņš sauc? Jā, tā kā viņš atgriezīsies tikai advancētāks un user-friendly droši vien vairāk labāks. Tā. Un, pagaidīsim, ko Apple piedāvās. Ja Apple'am patīk visu smuki nospodrināt, noslīpēt, tad paskatīsimies, ko viņi piedāvās. Varbūt Siri arī beidzot kaut ko spēs izdarīt nākamajā gadā. Jurģi, ko tu domā? Es domāju, ka mākslīgais intelekts ir cirvis, bet absolūti pozitīvā nozīmē. Kā rīks, jo ir atšķirība, vai tu, nezinu, tu gribi to malku iegūt ar savām rokām vai arī ar cirvi. Ar cirvi tas notiek daudz ātrāk, precīzāk un tam līdzīgi. Un es, protams, nevaru runāt par tādu ļoti advancētu mākslīgā intelekta izmantošanu, bet es varu runāt no savas pozīcijas, no kultūras pozīcijas. Un šajā ziņā šie visi boti ļoti atvieglo dzīvi. Īpaši tam galam, kam trūkst resursu, lai ģenerētu bildes, kam trūkst resursu, lai ģenerētu mūziku, kam trūkst resursu, lai radītu dažādas lietas, kas šobrīd ir pieejamas. Tas ļauj zināmā mērā pacelt kvalitāti, pieņemsim, tām pašām amatieru mākslām un tam līdzīgi, kam ir krietni mazāk resursu kā profesionālajiem māksliniekiem. Tas ļoti atvieglo un ātrāk padara to pašu projektu pieteikumu rakstīšanu tajā brīdī, kad tev ir
nepieciešams, nezinu, uzģenerēt skices kaut kam, un tev pašam nav, pieņemsim, zīmēšanas prasmes vai tam līdzīgi, ja AI to var izdarīt. Protams, apzinoties, ka to ir izdarījis AI, nevis, ka tagad es mēģinu jums tā kā iesmērēt to, ka es pats to esmu izdarījis. Un tādā ziņā, man liekas, tas ir ļoti, ļoti parocīgi, ļoti, ļoti labi. Un tiešām ieguvēji, man liekas, būs tie, kas pēc iespējas ātrāk vienkārši ar to cirvi sāks mācīties strādāt. Tādā ziņā man, pagaidām es nekādu pasaules galu tam nesaskatu. Ok, labi. Ejam tālāk uz nākamo kaut kādu tendenciju, jeb lietu. Man tagad braucot tieši uz studiju, ierakstīt šo epizodi, es sāku domāt, vai tik nebija gada sākumā viss tas haiss ar FTX un visām tām kriptobiržām, kas tur viena pēc otras nobira. Pašā sākumā taču tieši gada bija, tur tas Sams Bankmans-Frieds, tad tur bija tās problēmas ar tām Amerikas bankām, kuras tur laikam divas nogrima kaut kādas, un tad tur bija pārējām arī baigais haiss radies. Un tad gada otrā puse bija tāda relatīvi tukša, skatoties vismaz no mūsu skatu punkta, kas baigi aktīvi nesakoši tām lietām. Tad tur Binance kaut ko sāk jukt un šļukt un brukt. Man tas izskatās pēc tāda kripto un vispār saistīto lietu tādas sakārtošanās gada. Ar skaļu blīkšķi uzsprāga, nosprāga, izbeidzās kaut kādi tie, kas bija neadekvāti šim tirgum, un tad tos pārējos lēnītēm ar likumdošanas kaut kādām izmaiņām, ar kaut kādām regulācijām un tādām lietām vienkārši spiež laukā no netīrās kaut kādas zonas, un man tā tas izskatās. Ir īpaši redzot, kā Binance tur pēdējā laikā reaģēja, vai iziet no tirgiem kaut kādiem, vai to šefu savējo nometa nost, un tagad tiesās viņu vai netiesās. Kāds jūsu viedoklis ir par šo virzienu? Jums kriptosīpoliņu tēma interesē vai tā mazāk? Šogad. Skaidrs, labi. Henry? Nē, vienīgais var Air Baltic plēnīs nopirkt NFT. Tur gan iet vaļā. Aiet? Tas mums... vaļā? Es vēl tikko lidoju, viņi tur veselu programmu, tur nākamgad būs kaut kāda aplikācija, tur ir vesels, tur ir mārketings sataisīts, viss notiek. Tā kā Air Baltics ir modernākais uzņēmums, viena no modernākajām līdzsabiedrībām. Mans nevar redzēt sagriezt kārtīgi, ko tur rādi. Pastāst, ko tur pārāk spilgts ekrāns. Tā ir ar tiem Xiaomi ķīnieši. Bet es tev, Kristap, piekritīšu, es ar tā parunāju Ziemassvētkos, saprotu, kad ir arī, kas te zināmie ņemās ar šitiem kripto, tad var piekrist tev, ka ir nostabilizējies un, daudz liekas to ETF, vai kā viņš tur saucās, kaut kāds arī te parādīsies, tagad būs akceptēts no Amerikā. Jā, ka tas tagad liek uz to, kad vienkārši saprot, ka parādīsies nekā cits maksājuma metodas, un tad oficiāli arī atzīst to kripto, tad vairāk varētu izmantot oficiālos maksājumos, Tev, Henry, bija kaut kāda... Bet man tāds ļoti virspusējs viedoklis. Tev, Henry, bija kaut kāda ieguldījuma akcijās, fondos kaut kādos? Mani klasiskajās akcijās lielajos tehnoloģiju uzņēmumos un Tesla, lielajos. Šīs gads tev plusos ir? Jā, plusos. Pēdējā gada beigās tādas jaukas bija. Jā, Apple diezgan pat uzaudzis un Microsoft, es domāju, ilgtermiņā arī tur nekas nemainīsies. Pat Tesla bišķiņ turās virs ūdens. Jā, jo man atkal bija tā stratēģija šogad tāda, ka es atkritījos no visādām tādām volatīlākām kompānijām, kam vairāk staigā, teiksim, šīs te cenas, un iegāju tādā vairāk opija režīmā, respektīvi dividendu šie aristokrāti, tādas vecās kaut kādas kompānijas ar ārkārtīgi lielu moutu, tad attiecīgi tās, kuras īsti nevar izkonkurēt, tā uzreiz, piemēram, tur daža laba dzelzceļa kompānija ASV vai Kanādā, vai kaut kāda Apple vai Microsoft, tu nevari pārspēt šādas kompānijas. Tu vari sapņot, protams, bet tas nenotiks tur 5-10 gadu laikā. Un tieši jau uz dividendēm, tā kā kaut kādi 300 eiro man bija dividendēs šogad salasījās tieši no tām pozīcijām, un arī tās akcijas, arī kā to sauc, appreciation, respektīvi arī pašais akcijas gan ir dividendes devušas, gan arī pieaugušas savā vērtībā. Tātad ir beidzot pa šiem dažiem gadiem es redzu, ka ir arī plusi kaut kur. Bet, protams, kā mēs labi redzam... Tu vari frameworkā ieguldīt. Es par to iedomājos, frameworks tur sanāktu, bet
nē, lai strādā, lai pelna naudu tālāk vēl. Varbūt nogriezt kaut kādai plusos esošajai pozīcijai, ar kuru tad naudu ieguldīt, lai nopirktu kaut ko, kas ir šobrīd apakšā nokritusi. Bet kompānija, kurai es ticu joprojām, manuprāt, tā varētu varbūt darīt, bet ņemt laukā īsti nav vajadzības. Lūk. Labi, finanses kā finanses. Kas tad vēl no tādām tēmām mums bija? Ansi. Paldies, ka pavaicāji. Man jau tikai, protams, kā vienmēr ir negatīvās ziņas. Skarbie temati. Jā. Tātad mums laikam bija kaut kāds tāds uzsaukums sagatavot kaut ko, ko tu esi pamanījis šajā gadā. Un man ir vairāki punkti atzīmēti. Pilnīgi nekādā, ne pēc nozīmes, ne pēc kalendāra, ne pēc kā nav nekas filtrēts vai kārtots. Tātad man tie notikumi ir varbūt es sākšu ar lielāko tehnoloģiju mēslu, kas mums ir šajā gadā. Varbūt neteiksim izziņots, bet atnācis. Un tas ir manās acīs. Mēs gan neesam redzējuši, vismaz es neesmu redzējis. Ir tas Dyson ausis vienā ierīcē ar gaisa filtru. Tur cilvēki bija daudz notestējuši, manuprāt, pēdējo 1,5–2 mēnešu laikā bija diezgan daudz video redzēti. Tas ir briesmīgs mēsls. Pirmkārt, ir nokavējis Covidu, otrkārt, pats par sevi ir pilnīgs mēsls un neko nebūtu mainījis. Tad ir viena tāda, kas ir mums tā kā tuvāka ziņa, kas man likās, mēs jau to ar Jurģi bijām konstatējuši drusku arī iepriekš, bet Samsung lokanie viedtālruņi ir nonākuši iedzinēji pat lomā, droši vien tā jāsaka, jo, piemēram, ļoti daudzi atsaucās labi par OnePlus Open, kas teorētiski pie mums ir iegūstams par nelieliem, bet godīgiem 1800 eiro. Mums nav bijis uz apskatu, droši vien iepriekš pieminētās nianses dēļ. Bet, ja kāds no OnePlus šitiem te cilvēciņiem, kas viņus te pārstāv, atsūtiet mums. Es paņēmušu uz ilgtermiņu testu. Atpakaļ es šaubos, vai dabūs vienā gabalā, bet, jo Jurģim ir, cik es atceros, bija ar iepriekšējās paudzes Samsung lokano ekrānu, tur saburbuļojās un tā tālāk. Tur bija tas bija Samsung Galaxy Z Fold 2. Tas bija aiziepriekšējās. Jā, pats pirmais. Un tas man bija ilgtermiņa testā, un tur tā locījuma vietā aizsaktlēvēja parādījās burbulīši. Tā mums iet ar tiem ilgtermiņa testiem, jā. Nevar jums neko dot. Nevar, viss salauž. Nemākat rūpēties par lietām. Henrij, kurš būtu runājis? Ko Henrijs ir salaužis? Tās viens gadījums neskaitās. Tās galīgi neskaitās. Mans Apple ierīce spīd un laistās, kad jāpārdod otrreizējā tirgu. Bet, kad jādod atpakaļ devējam. Tā bija kļūda. Tā vienkārši bija kļūda, es atzīstu. Un labojies tagad arī pēdējām testiem. Paldies par to. Lūdzu, Ansi, turpinājām. Tā tad. Nākamais, kas man varētu būt, bija diezgan skaļa bļaustīšanās par Redditu. Tur kaut kad uz vasaras beigām, ja nemaldos, piegriez diezgan skābekli šiem te trešo pušu veidotajiem klientiem, jeb šo aplikācijām, lietotnēm un tā tālāk. Kā mēs tur piekļūstam tam saturam, to es nezinu. Mēs, man liekas, esam apsprieduši jau to, var meklēt kaut kur iepriekš, bet bija baigi nesmuka ar visādi šurpu turpu no Reddito īpašnieku puses. Tur bija baigi nesmuka viss. Pasniegts, un pēc tam tā visa saziņa bija ļoti, ļoti šaubīga. Šobrīd, man liekas, Reddits ir sācis mazāk parādīties meklējumos, ja tu meklē, un tur viņi, es teiktu, ka sabojāja pilnīgi lielisku fórumu kā to sauc, fórumu servis, fórumu kaut ko stokos. Vienā sakot, sačakarēja Redditu mums. Tad bija Linusam, LTT, Linus Technikam bija publiskas problēmas ar visu, ko vien varēja, sākot ar to, kā viņi izturās pret apskatiem, kā viņi runā publiski.
Pret darbiniekiem saviem arī. Jā, un beidzot tieši tā ar darbiniekiem, kas vēl ar vienu nav atrisinājies, cik es neesmu dzirdējis, ka tur bija meitene apsūdzējusi par kaut kādiem seksuālas dabas izteikumiem. Es nesapratu, kas tur notiekās, tur viņi piesaistījuši kaut kādus izmeklētājus ārpuses, bet šobrīd, manuprāt, vēl nekas nav atrisinājies. Nu, kanāls, cik var noprast, rullē tālāk. Kanāli. Bet es tieši gribēju prasīt, kā tas viss beidzās. Man liekas, ka nekā arī nebeidzās. Ir kaut kāda daļa cilvēku, kas varbūt pašūmējās kaut kādā brīdī. Skaidrs, ka Linus ar komandu sadaras attiecības ar citiem apskatniekiem. Es pieņemu, ka viņas arī iepriekš nebija tādas baigi. Tie sūrie zēni kā Gamers Nexus vai J2 Sense. Tāpat tā skeptiski skatījās, jo Linusa daļa ir baigā komercuha, teiksim tā. Naudu maksā, tad tur ķepļap kaut kā sataisa. Nav tā, ka pavisam slikti, bet man tas izskatījās no malas, ka tā Linusa komandai tur sakāpa galvā. Ja? Kā mums visi kādi baigie, mēs esam malači. Un, protams, ka kaut kādiem sūrajiem, kas ļoti tehniski ārprātīgi dziļi pieiet, gan jau, ka viņiem arī piebesīja vienā momentā, jo viņus tieši apcēla tur tajā tūrē kaut kādā komentārus izteica. Tā kā man liekas, ka baigi smuki nebeidzās tas viss stāsts, bet masām, pie vienas vietas. Viņi skatījās tos izklaidējošos īsos Linusa video, un viņi gan jau arī turpinās skatīties. Ok, tad nākamais, kas ir gan pabeidzies, laikam ir par zilajiem burbuļiem. Tur droši vien tas message ir tāds, ja grib zilos burbuļus, tad pērc iPhone bomzi. Bet Mārs varbūt uzdāvinās savu vīnēto. Šaubos, bet, protams, drīkst mazas un vērtīgas dāvanas drīkst sūtīt. Bez caurumiem. Tātad par tiem burbuļiem, ko varbūt ko neuzķēra. Tātad runa ir par, es teiktu, ka pēdējo dažu mēnešu tādu haipu par to, ka vajadzētu apvienot kaut kādā vienā messengerī gan iMessages, gan visas pārējās izziņas, ziņojumus no Android pasaules. Man personīgi liekas, priekš kam, kuram tas vispār ir vajadzīgs. Un mēs esam par to runājuši ar Henriju izteikti, un liekas, ka citi arī ir bijuši šajā sarunās, vienkārši priekš kam to vajag, bet tendence tā ir viena no šī gada noslēdzošās daļas, ka tur vieni mēģināja, otri mēģināja, beigās Apple vienkārši tā mazie. Davai visi uz istabām savām piegrieza, un tagad iMessage nevar tik viegli apčakarēt. Bet ir jāskatās, ko Eiropas Savienība darīs, jo konkrēti iMessage gadījumā gan arī mēs runājām par to, ka pārāk lielu spēlētāju viņi šajā jomā neuzskata Apple un tur neko nedarīs, bet kopumā šogad ļoti aktīvi ir bijuši Eiropas birokrāti. Tātad viņi gan ir, beidzot arī tas ir realizējies, ir piespieduši tam, ka Eiropā Apple'am ir USB Type-C, ne tikai Eiropā, bet vispār pēdējiem tam modelim. Un arī paskat, kur AirPods austiņām nācās izlaist kastītī ar USB Type-C pieslēga vietu. Tad bija runas un visdrīzāk nākamgad arī realizēsies tas, ka App Store nebūs vienīgais lietotņu veikals iPhone'os, iPados un Macosos. Un arī gan jau, ka pavērs vaļā Apple ierīces, lai nav Apple Pay vienīgais bezkontakta maksājuma līdzeklis. Tāpēc manā ieskatā tās visas ir lielas lietas, vairāk vai mazāk. Cits jautājums, cik tur to tā uzreiz vajag, jo mēs tāpat kā pie laptopiem salīmētiem, mēs esam diemžēl pieraduši pie tā, ka viss ir App Store, viss maksājums tikai ar Apple Pay, un tas, ka tas traucē varbūt citiem kaut kādā veidā attīstīties, to tā baigi, man liekas, vairums arī nedomā. Kas vēl bija no birokrātiem tāds? Šitās bija, man liekas, tās galvenās lietas. No birokrātiem, es nezinu. Jā, tieši tā. Visu pareizi nosaucīja. Labi, Jānis. Tālāk. Vismaz Apple pasaulē. Jā. Tālāk man bija iespļāviens par Cybertrucku, ka bija solīti $40,000 sākot no, manuprāt, šobrīd var teikt, ka ir droši vien sākot no kaut kādiem nepilniem 100,000 vai kaut kas uz to pusi. Droši vien tā mašīna pie mums nebūs, līdz ar to, manuprāt, mums nav tālāk, ko par to daudz spriedelēt. Nākamais, kas man tagad mēs varētu pāriet pie Kristaps grib kaut ko sacīt. Paliekam drusku vēl pie mašīnām. Tātad mašīnu gadījumā, tas, kas man tā prātā vismaz no elektromašīnām nāk, ir tas, ka pirmkārt svarīgi ir pats fakts, ka Cybertrucks ir beidzot nonācis
pie pirmajiem pircējiem. Jā, jo nāca no 17. vai no 19. gada. Tas ir aptuveni tāpat kā Masks saka, nākamgad čista mums būs autopilots pilnībā. Jā, nē, labi, nākamgad, vēl pēc gada. Tie robotakši un vispārējais. Svarīgi, kad ir izlaists. Skaidrs, ka nošāva ar tām cenām, bet atkal, ko mēs varam pārmest, jo tiešām pēdējos tajos 5 gados mums ir gan kari, gan covid, un tas noteikti ir ietekmējis kaut kādā mērā arī cenas visiem tiem produktiem. Par iPhone mēs maksājam vairāk, kāpēc par mašīnu mēs vairāk nevarētu maksāt. Skaidrs, ka tas Cybertrucks nav visiem reāli. Tas ir kaut kas, tas ir tā kā, tik specifiski ierīce, kur vēl vairāk, bet redzēsim, vai tas ietekmēs lielo bildi kaut kādā mērā, vai vairāk citas kompānijas sāks šo te presēto tēraudu izmantot virsbūvēs kaut kādās, ja? Vai dizains kaut kur pielips kaut kādiem citiem, līdzīgi kā Apple parāda un visi pārējie seko kaut vai tur, nezinu, izņem no kārbiņām lādētājs, ja? Visi uzreiz skrien. Izņem no telefona 3,5 mm audio džekus, visi skrien. Pirms tam, protams, nepakautrējoties apcelt Apple par šo lēmumu. Nākamais gan jau pēc gadiem, kā Henrijs minēja, būs visi porti aizvākti. Noteikti Samsungam jau ir sagatavotas kaut kādi templēti reklāmām, kurā viņi apdirž Apple un paiet vēl kāds laiks. Un tad arī viņi sadizainē savu Galaxy S27 bez neviena porta. Tā kā tas ir par to Cybertruck svarīgi, ka viņa ir tālāk. Un pirmie apskati no tiem apskatniekiem pārsvarā ir vairāk pozitīvi nekā negatīvi. Jā, tur visādi kasjaki ir dīvaini, bet tās mašīnas brauc, viņas ir interesantas un tā kā tehniskā puse, kā jau Tesla, tur viss ir kārtībā vairāk vai mazāk. Tālāk ķīnieši nekur nav pazuduši. Šodien mēs pat Ansis rakstīja ziņu, ka Xiaomi ir izziņojis savējo Su7, laikam saucās modelis. Tur būs divi, viens mazāks, viens lielāks. Tā kā Xiaomi Eiropā rūpnīcas ver vaļā šitie te BID kompānija ķīniešu un vēl kaut kādi. Es domāju, daži gadi, un arī Latvijā mēs sāksim just ķīniešus vairāk. Jo tagad mēs sākam just, ka Volkswagenam sūdīgi iet, ka jāmeklē pēkšņi kaut kādas lielas naudas, jāatlaiž tur darbinieki, ātrāk jāsūta pensijās vai vēl kaut kāda dīvaina lēmuma jāpieņem. Ķīnieši reāli izēdīs tūlītās vecos šitos te iesildītās vietās sēdošos vācu autoražotājus. Labi, es atvainojos. Pazudīs no lielajiem. Nav teiks, ka pazudīs, bet skaidrs, ka jau tagad kaut vēl tie ķīnieši baigi Eiropā nav, jau tagad viss ir slikti. Labi, es atvainojos, ka es par tiem elektroauto sāku runāt, lai Kristapam makal atvērās. Tad, lūk, tālāk. Ejam tālāk. Labā ziņa ir mobilās spēļu konsoles pilnas saujas ar jaunām un ne tik jaunām mobilajām spēļu konsolēm. Kas šogad iznāca? Asus, ROG Ally? Precīzi, tur jāskatās, kas kurā gadā iznāca. Arī? Tā tad man te ir sarakstīns Asus Ally. Jā, tas bija Steam Deck. Tas bija jau Steam Deck tika atjaunināts uz OLED un lielākām un ātrākām atmiņām. Lenovo Legion Go. Šī gada, jā, nesens, bet tāds maz populārs, cik var noprast. Un PlayStationam ir pultī iekšā ekrāniņš, saucās PlayStation portālu. Bet tev ir paši pleisi, lai tur to portālu darbinātu. Un ko tu vari pateikt par šo te visu tēmu? Super. Kaut kas vismaz mainās, iet uz priekšu, notiek. Tas nav tāds pusrisinājums? Vienam tur ir kaut kāds labāks ekrāns, otram ir labāks akumulators, trešam ir labāka operētāja sistēma izvēlēta. Šeit beidzot kaut kas notiek, ir kaut kādas mobilās jaudas, ko tu vari paņemt līdzi un pakurināt. Nezinu, sēžot vilcienā, braucot starp Rīgu un kas, uz kurien mums te tagad uz Lietuvu, vai kur pus tas vilciens brauc. Jā, tu vari, varbūt visas tās stundas tur nedavilgs, bet gan jau tu vari palādēt un tā tālāk. Un man šķiet, ka tās mobilās spēļu konsoles, tā ir, ģēla, kas varētu būt tāda vidēja, neprasīga gamera, tagad tāds jaunais jājam zirdziņš. Ka tev nevajag laptopu. Man tev tādā gadījumā ir jautājums, tu vienkārši par to saproti daudz vairāk un tā kā man labi, ka tēmas spēlēšanai nav nepieciešams, bet vietālrunis šķiet loģiska, tā kā
ceļā paņemam līdzi konsoli. Kas tur ir par problēmu? Kāpēc tas saturs nav salāgojams? Vai? Tur pirmkārt ir dažādas spēles, dažādas pieejas tam visam. Tas pats Steam Decks ir faktiski dators tev rokās, kabatās. Ar ļoti daudzām Steam platformā pieejamām spēlēm. Tu vari spēlēt da jebko, un tev ir pogas, tev ir fiziskas, rīktīgas pogas, joystick un tā tālāk. Kas, piemēram, vietālrunim nav neiespējami, bet ir grūti panākami. Un ekrāna izmērs ir, manuprāt, tāda arī diezgan spēcīga lieta, jo man pašam patīk spēlēt telefonā visādas spēlītes, bet es jūtu, ka varbūt uz vecumu vai kā, tomēr gribētos, lai būtu nevis 6,1 collas, bet lai tev būtu tur kaut kāds 9, 10, labi, droši vien 8 collas, jāsaka šajā te gadījumā, ka tomēr tas dod baigo iespēju tomēr saredzēt kaut ko ekstra. Tā kā man liekas, ka tās spēļu konsole, mobilās spēļu konsoles būs riktīgi, turpināsies viņas. Ir viņām, jā, tur ir visādas problēmas, es atvainojos, ir visādas problēmas, ir akumulātoru problēmas, dzēsēšanas un pieejamības un cenas un kas tik vēl ne, bet šitais, man liekas, ies uz priekšu. Tas arī varētu būt tāds 24. gada viens no pareģojumiem. Kristap, lūdzu. Bet man, kā jau sāku mēģināt teikt, man tas liekas tāds, pusrisinājums. Tev tas liekas pusrisinājums, jo tu esi nopircis ļoti vecu Nintendo Switchu. Es ne par to. Modeli. Es ne par to. Tātad šīs te ierīces tiek izlaistas cikla vidū. Ar to es saku, ka līdz jaunajiem Xboxiem, līdz jaunajiem PlayStationiem mums ir jāgaida daži gadi. Kurā tad 28. gadā būs plus mīnus? Un tagad cikla vidū, lai kaut kā uzturētu aktivitāti par tām spēlēm, mums nav jaunu spēļu, mums nav jaunu nekādu tehnoloģiskās platformas, tehnoloģisko feature, notiek vienkārši muļļāšanās, drusku ērtākā veidā, drusku plašāki dzelži, uz kuriem mēs varam darbināt, bet tas nenes neko jaunu pieredzē, manuprāt. Tas ir cikla vidus, reāli tieši vidus, man liekas, šobrīd. Tā ir, tavuprāt? Es nezinu, ja tu tas mājas konsoles uzskati par noteicošo, tad var būt. Bet, tas viennozīmīgi ir virzošais spēks. Bet, ja tu uzskati, tomēr, ja skatās bišķi šaurāk uz to visu kā uz mobilajām konsolēm, tad nekā cita nav. Bija Switch, bet Switch šobrīd ir 8 gadus veca konsole, kurā ir ļoti, ļoti specifisks saturs, un Switch ir ļoti slēgta ekosistēma. Un bija jau iepriekš arī tagad uz rudens pusi, manuprāt, ziemas sākumā arī parādījās ļoti plašas visādas diskusijas par Nintendo pieeju, ka tu drīksti nopirkt Switchu, tu drīksti nopirkt spēles, bet tu nedrīksti viņas nekādā veidā komercializēt, tur strīmojot vai tur taisot kaut kādus turnīrus. Tas arī tā. Nekā cita jau nav, nekā cita mobila nav, tu vari spēlēt telefonā, planšetdatorā, bet tādas PC spēles tu nevari kruķīt tajos visās mobilajās ierīcēs. Bet telefona gadījumā tā tad, labi, ir joprojām mums gadā vismaz daži modeļi tie gaminga telefoni, kur ir Asus. Jā, bet tu esi piesiet. Forši tev ir dzelzis, bet tu esi piesiets pie Play Store vai pie kaut kā tam līdzīga. Un satura, kas ir priekš Android. Zini kā, es tieši tā iemesla dēļ īstenībā gribēju prasīt, vai te gadījumā tad beidzot nenostrādās tā Eiropas Savienības regula, jo ja tev beidzot nebūs prioritāte viens App Stores vai nepastāv opcija, ka telefonos varēs integrēt, Xbox Store vai ko tam līdzīgi. Man liekas, ka mūsdienās tu uz datoru nevar emulēt trešo PlayStation vai kaut kā tā, tur pietrūkst kaut kādas jaudas un kaut kādas tādas lietas. Bet, manuprāt, tāds par Asus es nezinu, to es neesmu sīkāk pētījis, jo tam ir kaut kādas savas nianses. Steam Decks laikam ir tuvākais, kas mums ir. Tas ir gan pieejamības, gan cenas ziņā, gan visādu nianšu ziņā, ka tur kādreiz viņus pat varēja lietotus, atjaunotus, nopirkt. Vienādi sakot, Steam Decks ir tāda diezgan atvērta platforma, cik var noprast. Man liekas, ka Steam Decks gan ir uz Linux bāzes, ka tur var
Bet man liekas, ka Steam Deckam varēja visu kaut ko salikt virsū. Asus, ja es nemaldos, bija uz Windows-iskas bāzes. Un tad, ja tev ir Windows tur apakšā, tad tev ir pretīga saskārne, bet tev ir iespēja instalēt kaut vai no torrentiem, kaut vai, nezinu, tur piespraust CD lasītāju un mēģināt tur, nezinu, kaut kādus ļoti supervecas spēles palaist. Grūti pateikt. Nezinu, tās lietas man nav bijušas rokās, bet tas ir tas, kas man ir šajā gadā tā iekritis sirsniņā, ka tās ir tādas foršas lietas, un, manuprāt, pat tur bija džentlmeņi un jaunkundas bija pieslēguši Steam Decku pie ekrāna ar bezvadu tastatūru un pēli un vienkārši izmanto kā normālu ikdienas datoru tam, ko Kristaps te grib pirkt frameworku. Tā kā tā. Labi, katram savs viedoklis, es to neuzklausu un ej tālāk. Tā, vēl viena labā ziņa ir Skopuļa un Nabaga prieks, ka IKEA ir parādījušies, es gan nezinu, vai es nepārbaudīju, vai mums ir nonākuši šie lietu internetā IoT sensori. Tur bija temperatūra, mitrums, ūdens noplūde un kaut kāda logu virināšana, durbu virināšana. Tur burtiski bija 10-20 eiro un tev ir IKEA sensors, ko tu vari iznest uz samainīt, ja tev tas draņķis nestrādā rokās. Tev viņus vajag? Nu, kādam viņus vajag? Nu, kāpēc tev būtu jāmaksā 35 eiro par akaru vai es nezinu, kādu tur vēlna sātanu mēslu, ja tu vari aiziet uz IKEA, paturēt viņu rokā? Rezultāts būs tas pats. Rezultāts ir tas pats, bet tu samaksā mazāk, un IKEA gadījumā tev ir vietējais veikals, kuram tu vari pēc tam uzmaukt galvā to štrunci, ja tas štruncs nestrādā. Nē, Covid, man liekas, laikos, cik 2-3 gadu atpakaļ sapirkos tieši komplektu ar šitiem akarām, tātad tie mazie sensori, kas temperatūru, tur gaisa mitrumu relatīvi. Jā, un katrs no tiem maksāja 35-40 eiro. Uz to, jā, tik dārgi. Liekas, nu, kaut kas uz to pusi. Liekas, kaut kā man prātā liekas ap 20 bija. Tad ir tie durvju sensori, un kas tur vēl bija kaut kādi sīkumi. Un burtiski šajās brīvdienās garajās bezjēdzīgi es staigāju apkārt pa māju, skatījos, sensors kaut kāds. Es neesmu viņam pieskāries 2 gadus. Visdrīzāk viņš ir izlādējies. Es neesmu skatījies tajā home lietotnē, ko viņi dara. Principā tās ir ierīces, kas ir, jā, bija kaut kāds foršs hypes. Pirmās nedēļas kaut ko bišķiņ pat skatījos, kaut kas man tur bija automatizēts. Un tagad vienkārši priekš kam man viņus? Tāpēc, ka vajag būvēt, vajag pielietojumu atrast un tam nopirkt sensoru, nevis nopirkt sensoru un to kasīt pauru un domāt, kur es viņu tagad darbināšu. Nu, kur tu darbini, Pauris? Man nav šāda te ekosistēma saveidota mājās, bet es ļoti labprāt saveidotu, bet tam būtu šis tas jāpamaina, jo, piemēram, es gribētu, lai man ieslēdzas vannas istabā, lai man būtu mitrums sensors, Wi-Fi savienots vai Zigbee vai vienalga, kas tur nāk. Nevis Bluetooth. Man šobrīd ir Bluetooth sensors, kas nav īsti uzskatāms par savienotu. Un es gribētu, lai šis te sensors padod informāciju, nu, kad pēkšņi sāk iet dušā vai izkart tur dvieli vai kaut ko tādu, lai ieslēdzās sausinātājs. Nu, un to sausinātāju uzliek uz kaut kādu viedo šito te kontaktu štekeri, kādu viņus tur sauc, un tas vienkārši ierubās un kamēr nav mitrums tur nokrities, nezinu, zem 60%, tikmēr neslēdzas ārā. Nu, tas viss ir lietojums, izmantojums. Nu, tas pats var salikt kaut kādus šos te durvju logu sensorus. Ja tas sensors ir atvērties, tad tu izslēdz radiatorus. Mhm. Nu, vai kaut kādu. Nu, tās ļoti elementāras lietas, bet tev vajag, man vajag, kādam vajag. Vajag vienkārši par šo te padomāt, bet beig galā nesanāk tik šausmīgi lēti vai efektīvi, lai es neaizietu un pats to mitrumu savācēju neieslēgtu, vai ja šausmīgi ilgi tur vaļā logu, tad neizslēgtu radiators. Tātad, iegāja IKEA LV mājaslapā, ir pieejams tas Valhorns, bezvadu kustības sensors 799, Parasol durvju logu sensors 999 un kaut kāda īsceļa poga pa 7 eiro. Tā kā ir tie jaunie produkti. Ūdens mitruma sensoru gan es neredzu šeit. Nu, ūdens un mitruma sensors tās divas dažādas lietas, bet kaut kad gan jau būs, droši vien viņi nevar tik daudz saražot un atvest.
Nu, paņem nopērts komplektiņu un sagatavo apskatu, kurā tu... Šitiem štruntiem vajag arī vārteju. To bišķi hubu. Viņi var pieslēgt pie Akaras vai tās tur? Manuprāt, viņi gāja Zigbijā, bet es tagad no galvas nepateikšu. Man vienkārši patika iespēja, ka tev ir iespēja aiziet un nopirkt par lētu naudu zināmu liela uzņēmumu. Pat ja nevajag. Varbūt nepērts, ja tev nevajag. Varbūt brīvdienās es aizvilkšos līdz Ikejai galā pāri ielai man viņi ir un tīri pat... Tu gan esi viegli ietekmējums, bet easy, jā. Šī nav lielākā skāde, kas ir notikusi. Tieši tā. Pamēģināt tieši vai pie Akaras tā huba vai Xiaomi. Man liekas, ka Akaras man ir hubs, un tas viss kontrolējas tajā Xiaomi Mi Home vai Xiaomi Home lietotnē. Tas būtu interesanti. Man liekas, ka darbosies tur viss. Ja tas ir Zigbijs, kas tur nedarboties. Ok, tā. Tagad tas ir tas, kas man bija likās tāds. Pagājušā gada beigās vai šī gada sākumā mēs atspērušies runājām, tur Maters tūlītās visu, ja tur, kas bija tas otrais? Maters un Thread bija, bet tas ir savienojums. Maters ir tas tātad viedās mājas šīs platformā sistēma un visu pārējo gadu, sākot no kaut kāda marta, aprīļa, ne čiku, ne grabu. Nevienam nafig neinteresē, neviens ražotājs neko par to nerunā, neapdeito hubus, vismaz tas ir tas, kā es to redzu. Ants varbūt vairāk sekoja šajā lietā. Kaut kāda update bija, bet tur bija arī ziņas, ka tev vajag kaut kādu spēcīgu dzelzi, kas to materu spēja pakustināt. Ne viss ir savietojams, ne viss ir atpakaļ savietojams kaut kā tā. Tātad solīja un jēgas nekādas. Jā, solīja, tagad ir kaut kādi reti ir kaut ko palaiduši, tur nezinu, man liekas, ka Philipsam tur kaut kas bija, Akarai tur kaut kas bija, tādi pie mums populārajiem. Nezinu, mans mīļais Govī, vispār tur izlaidis tikai vienu šito te LED straipu un krāsainos tās LED josliņas. Situācija nav laba, lai arī tieši pirms gada tika solīts, ka aizies, tūlīt viss būs. Bet man ir sajūta, ka viņi vienkārši ir tādā ziņā, ka ražotāji ir aptvēruši, ka tur vajag bišķi to dzelzi tādu pamatīgāku. Un kā būs, man liekas, ka tas ir viens no tiem maniem nākamā gada tiem paredzējumiem, ka tomēr nākamais gads būs tas, ka viss sāks ieskrieties, jo ļoti daudziem cilvēkiem sāk vienkārši krist uz nerviem vai prast izsakoties besīt. Tas, ka ir viss sadrumstalots, ka tev ir tur slēdži vienā ekosistēmā, tur bļauj tu uz kaut kādu citu, vai uz Alexu, vai uz Google Home, un tas tur nesaprot vēl kaut ko, un veļas mašīna vēl citā sistēmā. Nav forši, nav vērti, bet šobrīd, manuprāt, ar to materu ir, baigās problēmas. Tādā ziņā, ka pieejamības problēmas. Kaut ko jau var atrast, bet plaši pieejams tas štrunts nav. Es skatos, ka to pierakstos vēl bija par Wi-Fi. Kāds ir šobrīd tavs novērtējums, kas ar to Wi-Fi 6 vai Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7? Tagad tu gribi pirkt kaut kādu produktus mājās, tīkla. Ko vajag, ko nevajag pirkt, kas ir novecojis, kas vēl ir pārāk tālā nākotnē, kas ir tas zelta optimālais vidusceļš? Zelta optimālais mājas lietotājiem, ja tev ir, tur 3 istabas mājai, nepārāk biezas sienas, tāpat tās tev kaut kāds Wi-Fi 6 un miers. Jurģim ir galīgais budžeta variants, man ir tāds sākuma variants. Redzēt, ir visādi varianti, arī tādi, kas tur maksā 300, 600 par komplektiem eiro. Tas Wi-Fi 6 ir tas, kas ir šobrīd stabili pieejams, diezgan ok darbojās. 6E baigi dārgi. Šausmīgi, briesmīgi dārgi. 6E ir pieejams, piemēram, tikai iPhone 15 Pro sērijai. Nav gala iekārtām runājot. Jā, un klienti iekārtām. Pagā Androidiem arī 6E ir pieejams. Androidiem ir 7 pieejams. Jā. Ir 6E par 7, mēs vēl parunāsim. 6E ir pieejams, bet arī tev vajag Snapdragonu jauno Gen 2
vai arī kaut kādus tur ļoti atsevišķus mediatekus, vai vienu, vai pat divus kaut kādus mediatekus. Nu, tev vajag vienmēr sakot, tev vajag ļoti dārgu flagmani telefonu, lai tu to 6E dabūtu. Jautājums, vai tev no tā ir kaut kādas jēgas. Nu, tas pats attiecas uz laptopiem. Laptopos tu vari, vai galdatoros tu vari dabūt to 6E, bet tās cenas, manuprāt, ir pilnīgi trakas, un tad ir tas 6E jau strādā 6 GHz, un tie 6 GHz nevēl neiet cauri ne sienām, ne durvīm, nekam. Tev vajag faktiski tieši redzamību. Vesela čupa ar problēmām, tā skaitā cena. Nu, ja tev pagadās, tad ir forši. Ja tev pagadās vairākas ierīces mājās, tad varbūt tu ar to rūteru mēģināt piemeklēt, bet tie rūteri, manuprāt, tāpatās kaut kāds 150, 180 eiro tikai sākas. Un, nu, vai tev to vajag? Nu, droši vien īsti vēl nē, un ja tu vēl neesi pārliecināts, tad tev to noteikti nevajag. Tu to neesi lasījis un pētījis. Bet nu, nākamais gads būs Wi-Fi 7 nāks ārā. Te kaut kad tika solīts, ka tagad decembrī vajadzēja tam Wi-Fi 7 vai pabeigt to specifikāciju līdz galam, vai janvāra sākumā kaut kas tāds tur bija. Un tad sāks parādīties ierīces. Nu, piemēram, Jurģa apskatītais Xiaomi 13T Pro. Tam ir 7. kā iekšā. Ko tas nozīmē dzīvē, to neviens nezina, jo nav, kā jau es minēju, nav pabeigts, vai es neesmu redzējis ziņu, ka ir pabeigts šis Wi-Fi 7 standarts. Tas pats pieminētais Linus jau bija kaut kad pagājušā nedēļa iztestējis īro, es nezinu, kā tur tos rūterus sauc. Viņiem tur, bet tie ir kaut kāda Amazonas uzturētais tas rūteru zīmols, vai kā to var nosaukt. Tur bija viņam lielas softiskas problēmas, ātrums it kā bija, problēmas bija ļoti daudz, beigās viņš nometa to telefonu, aizgāja prom no kadra. Nu, tur negāja tik gludi, bet kas tika pieminēts un kas man aizķērās manā skopuļa sirsniņā, ir tas, ka viens šis te rūterītis ņēma līdz, nu viņam bija līdzi 45 vatu elektrības rozetes, tas pārveidotājs, kas man liekas ir diezgan crazy. Jo šitiem te, kas ir tie trakie Wi-Fi 6 rūteri, nu tiem ir, nu es no galvas nepateikšu, cik ir tie barošanas blociņi, bet ēd elektrību tie ap kādiem 12, varbūt 18 vatiem maksimums, ko es esmu novērojis, kad es esmu ilgtermiņā pieslēdzis kaut kādas elektrības mērītājus klāt. Par šo visu tēmu runājot, kad sāku domāt, kāds ir šis gads bijis 5G jomā. Atkal mana tāda sajūta ir tāda, ka mobilā sakara operatori Latvijā, nu, protams, katrs izvērš tos savus 5G tīklus, bet kopumā man ir jāsaka, ka esmu diezgan vīlies. Ar kādu pompu pirms, nu jau daudziem gadiem, katrs tur mēģināja pateikt, ka viņi ir pirmie, kas uzstāda tur 5G kaut kādu tur pusotru staciju bāzes, ja? Un kā nu to tās viss mainīsies, bet nu reāli nekas nav mainījies. Nav tie tās advancētās tehnoloģijas, kaut kādas tur pašbraucošās mašīnas, kas savā starpā sazinās 5G, attālinātās operācijas. Varbūt kaut kur kaut kādos demo ir, bet tā nav ikdiena. Man ir sajūta, ka mūsu pārēja uz 4G, nu, jeb LTE, bija krietni ātrāk. Tur kaut kādā momentā visur ieslēdza viņu, un tie telefoni, kas varēja uzreiz tika pie tā LTE, un tad tie, kas nevarēja, tika nomainīti tur gadu gaitā uz aktuālākām ierīcēm, un tur viss darbojās. Ar 5G tā nav. Tu vari nopirkt 5G telefonu, tas pats Pixelis vai jebkādi citi telefoni, un ja ražotājs ar telekomunikāciju operatoru nav pastrādājis savā starpā pie ierīču certifikācijas tīklā, tad tu vari nedabūt arī ar saviem Xiaomi, ja tur, nezinu, ap atsevišķiem operatoriem tie 5G, un ne visur tas 5G arī ir. Tā kā tas, es it kā teorētiski un vēsa prātu domājot, es saprotu, ka tas nav ne lēti, ne ātri, ne vienkārši, bet tā ļoti ir vienkāršot rezumējot, tas izskatās pēc tāda pēdējās 10 gades uzmetiena arī liela. Tik daudz runāšanas, bet tik jēgas. Zini kā, man laikam būs jācitē pašam sevi, jo 5G arī laikam var uztvert kā cirvi. Un, jo
jo teiksim, protams, tu tās izmaiņas nepamanīsi savā telefonā, cik tev ātri kursors LV ielādēsies, bet tu pamanīsi, teiksim, kaut kādā instrumentā arī piedāvājumā. Bet zini, ko es vēl atcerējos par šo gadu? Šis bija gads, kad sāka izslēgt 3G frekvences šur tur, un Kuldīga bija viens no pirmajiem novadiem. Un kāda ir dzīve bez 3G? Nē, esmu pamanījis, man visur Kuldīgā ir 5G. Bet tev ierīcē arī 5G darbojas tavā Nothingā? Jā, protams. Forši tev. Tas tikai piksels, kas sniedz. Tev darbojas Ants 5G? Man ir vienmēr darbojies. Jā, un es gribēju pateikt, jā, es esmu Xiaomi lietotājs jau gadu 6 kaut kā tā. Tam, kas bija aiziepriekšējais, tam nebija 5G, bet tas arī neietrāpīja 5G ērā. Man bija 11T, kas, jā, uzreiz diezgan braši viss strādā. Bet man jāsaka tā, ka tas 5G, tad, kad tu esi tiešā redzamībā, forši. Ja tev ir jāsāk tur cilpas mest ap pielījušiem kokiem vai citām mājām, tad nav tik forši. Zinu, kā man liekas, vairāk jēgas ir šajā mobilā sakaru jomā no Voltes, Voice over LTE, kas ļauj tad papildus tur gan kvalitāti nodrošināt augstāku, gan arī nerūpīties laukā datu savienojumam, kamēr tev ir zvans. No tā es vairāk, kā vecas ierīces lietotājs vai neatbalstītas ierīces lietotājs, no tā es vairāk jūtu jēgu. Lūk. Labi, kas vēl bija no tādām tēmām? Henrij, tev vēl bija kaut kas papildus, ko mēs neizrunājām? Jūs jau tik zinoši. Pilnīgi viss temats man izņēmāt no mēles galiņa. Es gan pa 5G arī atzīmēju. Es domāju, ka tas ir tomēr bijis tāda stabilizācija Latvijā, kad gan visā Latvijā viņš ir pieejams. Jo es piekritīšu tev, bija skaļi, tad visā pasaulē tika ielikts 5G. Latvija, man liekas, ir šobrīd pēdējā vietā kaut kur no izplatības, bet vismaz šogad es saprotu, ka ir visā Latvijā no visiem mūsu 3 lielajiem mobiliem tīkliem. Es, tad vēl kaut ko papildinot, man šeit tāda tendence, ka vienkārši kritās pārdošanas apjomi, jo viss, kas bija sataisīts uz Covid ātrumiem, vienkārši kritās pieprasījums, līdz ar to diezgan daudz, kas stokā stāv un vispār gan datoriem pārdošanas apjomi, gan arī vietāļiem kritušies, plus ir inflācija, tas neskar ne tikai Eiropu, bet tas skar arī Ameriku, tad kopā globāla ekonomiskā situācija. Bet, kas saka, tie jau, kas var, tie pērk, jā, tās ir būt tādas puses, jā, kaut ko jūs, kas te mums vēl palika, jā, rektu iezīmē īstenībā, laikam tāds lielākais ir par šo te computational, computing un visu šito te, tad, protams, tika prezentēts šajā vasarā Apple Vision Pro brilles, un, burtiski varbūt pēc mēnešu 2 viņas nonāks reāli arī veikalos. Es dzirdēju, ka apskatnieki Amerikā jau runā, kad vismaz MKBHD bija pieminējis, ka viņš viņus jau lieto tā kā tagad. Ne tikai testos, bet kaut ko jau tur lietoja, es tā pareizi sapratu. Līdz ar to jāskatās, ka nākamais gads varētu būt, tad es domāju, ka tas hypes, ko piedāvās tās paplašinātās realitātes brilles, tad būs tas hypes, Apple to sasniegs, noturēs, un es domāju, ka arī Quest 3 jau šobrīd, ka visur ietur kopā gan virtuālā realitāte, gan papildinātā realitāte, ka veidosies tas, kā tur laikam bija spatial computing un computational, viss tas, ka tu tā kā reālā vidē tev parādās tie objekti, ir reālā vidē tev, 5 ekrāni, bet tu vēl tur paralēli taisi un visādas tādas lietas, tā kā to mēs redzēsim nākamajā gadā. Kas? Metaverse tā saucamais. Jā, tikai bišķiņas, teiksim tā, ka tu tur arī reāli esi, nevis tavs avatārs tur darbojās, bet ka tu arī fiziski tur esi. Tā kā gaidīsim to. Bet tev liekas, ka tas reāli notiks tik ātri, ja notiks vispār? Es domāju, ka vairāk es skatos no tā, ka Apple Vision Pro noturēs to hype, kas ir, un būs tā kvalitāte. Jā, tas use case droši vien būs super nomarketēts, tur līdzīgi kā, nezinu, ko mēs, līdzīgi ar AI. Tas ir super power useriem, skaidrs, ka tas būs vairāk biznesa segmentā, un tur tiešām būs, 5 piemēri, tur Excel, ķipa daudz Excel, es tur baigi strādāju ikdienā, palielam droši jau, ka nē. Tas pats bija, kad Accenture ir nopircis, neatceros, 13,000 vai cik tur bija
Tās Meta viens arī brīles jaunākās, lai attīstītu, tur būs vairāk tie biznesa case. Es domāju, ka tas jau būs liela lieta, ka tas produkts būs nākamajā gadā. Ko viņš piedāvās. Bet tad mēs paskatāmies uz tādiem milžiem kā Microsoft. Tikko mums šonadēļ bija ziņa, ka viņi ir noslēguši to Mixed Reality Windows Mixed Reality platformu. Tas neinteresē. Tad ar viņu pašu to Kinect, kuro reizi viņš jau tur nomirst, tad viņš atdzimst kaut kur tur biznesā vai kaut kādā militārijos pielietojumos. Un, nav tā, ka vājprātīgi tas atzars iet. Un nav tā, ka Microsoft ir arī bombzīga kompānija, kas nevarētu atļauties viņu uzturēt. Tam pašam Facebookam, viņiem ir tie kvesti, tie tās brilles, kaut ko viņi daudz tur dara tajā metaverse virzienā, ja to virtuālo pasauļu. Man tas liekas tik ļoti ilgi nāk. Nav jau tā, ka tas ir 1. gadu, tas ir kādu 5. gadu aktīvi pie tā viss strādā. Kā nav, tā nav. Tāds visiem. Es domāju, tā būs iPhones. Es tā bišķiņ ceru. Vienkārši Apple nāks uzreiz iekšā ar jau programmu, ar to vidi, ar vairākām programmām, tāpat kā App Store savulaik ienāca, jo vietā ruņa arī bija Nokia ar Symbian, vai kas tur bija tajā laikā, pirmie vietā ruņa, bet parādījās iPhones, tas mainīja visu. Labi, es bišķiņ tā kā ceru vienkārši, man liekas, ka tur varētu būt kaut kāda kvalitāte, vismaz kaut kāds tas pielietojums jēdzīgāks. Bet varbūt būs izgāšanās, varbūt 3D touch būs, 3D, vai kā to sauc, 3D touch, ko viņi palaida, bet neizmanto īsti. Kur tieši 3D touch, kurš? Es sapratu, kad pat tur ilgāk tās opcijas parādās. Redzēsim. Saku kaut ko, es tikko atcerēju. Bet nākamgad mēs noteikti pavasarī daudz dzirdēsim, daudz runāsim par šī produkta launch reāli. Tur gribi, negribi. Starp citu, par šo runājot, arī nesen skatījos vienu analītisko video. Gan jau, ka būsiet pamanījuši, ka pēdējā laikā WhatsApp ir baigi sasparojies ar visādām jaunām featurām un visu kaut ko tādu. Jā. Un tur tika teikts, ka tas viens iemesls, kāpēc tas varētu būt darīts, tāpēc, ka, pirmkārt, jau WhatsApp dažos attīstības tirgos Indijā un Brazīlijā, un kur tur vēl ne, jau ir palaidis visādus maksas un biznesa rīkus un tam līdzīgi. Un tas tiek darīts tikai un vienīgi tā iemesla dēļ, ka Meta esot piedzīvojusi diezgan lielus zaudējumus ar metaversu. Un kaut kā to ir nepieciešams kompensēt. Un tad tagad tiekot likt arī kārts uz WhatsApp. Man, protams, to ir ļoti grūti kaut kā, tā kā saprast, vai tas tiešām varētu viņiem tā kā, kaut kā izlīdzināt tos zaudējumus, ko viņiem metaverse šobrīd tā kā, sniedz, bet, let's see. Ok, vai ir vēl kaut kādas tādas tēmas vai notikumi, kas iekrita sirsniņā dziļi šajā gadā? Es domāju, ka digitalizācija Latvijā notiek. Es vienkārši runāju no sava biznesa puses, tad tie, kas var sekot līdzi, ir atvērti fondi. Latvija gatavojas nenormālam digitalizācijas lēcienam, īsti jau baigi nekas nenotiek. Bet vajag turēt ausis nācis vaļā un nosmelt krējumu. Ja Eiropa un Latvija dod naudu, tad viņus mums vajag iemācīties nosmelt. Bet praktiski tas nozīmē? Kā tas praktiski nozīmē? Uzņēmumi veic savu novērtējumu, cik viņi digitāli gatavi, un tad ir pieteikties Altumam dažādiem atbalstiem. Nezinu, tur serveriem pāriet no fiziskiem uz mākoņiem, un visam tam var dabūt kaut kādus grantus, finansiāls atbalsts. Granti tie ir vai? Protams, tas ir gan granti dažādi, gan aizdevumi, gan granti, viss kaut kas tur ir. Nav tā, ka visi jau ir nodigitalizējušies, kas gribēja, vai tā nav? Īstenībā es teiktu, ka nemaz tā nav. Baigi jautājums, kā kurā jomā. Bet ko mēs saprotam? Valsts pārvaldē ļoti daudz, kas nav digitalizēts, un piemēram. Bet vēl viena lieta iz Latvijas un tehnoloģijām. Man gadījās salīdzinoši laicīgi izbraukt ar jauno Vivi. Man bija riktīgi porši. Uz kurien tu brauci? Es braucu no Rīgas stacijas līdz Imantas stacijai. Kā Eiropā sajūta bija? Zini, kas ir baigi atšķirīgi, ir tas, ka tu nejūti vibrāciju. Tu nejūti, kā viņš uzsāk un tik līgani iet, jo kā tu esi pieredzis. Pirmkārt, ka tu kā alpīnists iekāpi vecajā, tā kā čukiņā.
Tad viņš tā kā uzsāk, tev jau ir trieciens, un tad tu visu atlikušo ceļu tā kā žvangājies šitā te, un Vivītim tā nav. Tur pabraukt garām savai imantē un aizbraukt līdz Bangažiem, Kauguriem. Uz Zolitūdu. Tālāk uz jūrmalu, bet starp citu, šitā gan ir lieta, jo rezultātā tu vari nokavēt savu staciju, tāpēc, ka tad, kad es braucu, tad viņiem bija kaut kas vēl nebija laikam salāgots ar programmatūru, un tiem ekrāniem, kur rādās pieturas, tie bija iefrīzojuši. Par to Twitterī bija arī cepiens, kad Viļņas reisam bija displeja vispār pat māks izslēgts, un priekšā bija uz lapiņām vienkārši sarakstīts tur Rīga, Viļņa, Rīga. Lūk. Nu labi, tad tas apstiprina Henrija teikto, ka digitalizācija mums vēl ir kā ir, pat jaunie Vivī beidzot atnākušie nav digitalizēti kā nākas. Velosipēdus tur nevar iebāzt iekšā, ja? Jā. Ok, kaut kas vēl, Henrij? Nē, jūs jau visu pateicāt, kā profesionāli lieli. Nu, davai, es domāju, tad nemocīsim arī klausītājus, lai viņiem nav jāklausās pārāk. Par elektroautomašīnām. Vai materiem un pārējām lietām. Tad, šis bija grūts gads, visgrūtākais kursoram, bet paldies, ka visi mēs esam joprojām kopā, ka mēs varam šādi kopā ierakstīt šo te podcastu. Un, kas ir svarīgi, ko pašā sākumā runāju, gan arī tagad vēlos uzsvērt, milzīgs paldies arī mūsu lasītājiem un klausītājiem un par tiem tiešām foršajiem, jaukajiem, motivējošajiem komentāriem. Tie tiešām nozīmē daudz. Ir tiepaši šādā gadā, un mēs no savas puses jau ar trakiem eksperimentiem parādām, ka mēs gribam būt dulli kaut kādā mērā un piedāvāt interesantu saturu un noderīgu nākamajā gadā. Droši komentējiet, droši sūtiet ziņas, vai Anža gadījumā dāvanas bez caurumiem, iesakiet kaut kādas tēmas, idejas, produktus, kas būtu jānotestē, un tad mēs skatīsimies, ko mēs varam paspēt izdarīt, ko mēs nevaram paspēt izdarīt, un jā, lai mums visiem ir izdevies 2024. gads. Sakām, tā šajā gadā. Atā. Čau! Ko kursors tev neraksta? Regulārs tehnoloģiju podkāsts kopā ar Kursors LV.